Vidi skolas solā, viss ir iespējams. Un prezidenti sola, viss ir iespējams. Un zīlniece tev saka, viss ir iespējams. Un grāmatā tā raksta. Mēs šobrīd esam Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes studentu laboratorijā. Šī laboratorija ir veidota pēc studentu iniciatīvas, protams, ar ļoti lielu fakultātes dekāna atbalstu. Mūsdienās studentiem pietrūkst praktiskās iemaņas, jo uz universitāti pārsvarā mums nāk studenti no vidusskolām, bet vidusskolās, diemžēl, praktisko iemaņu gandrīz nav. Universitātē studenti mācās pētīt, mācās analizēt, bet viņiem tā arī nemāca paši galveno radīt. Mūsu doma ir iemācīt studentiem paņemt rokās spuldzīti, izpētīt, kā viņi strādā, ieskrojot viņu kaut kur, lai beigās kaut kas notiek. Mēs mācām studentiem radīt. Es šīs idejas realizēšanā personīgi iesaistījos kaut kad pirmā kursa beigās pēc studentu parlamenta akadēmijas, kurā lekciju lasīja Guntis Kuļkovskis no robotiķu kluba. Es aizgāju pāris nodarbībām pie viņiem, līdz man paņēma doma, ka kaut ko līdzīgu vajadzētu noteikti izveidot arī mūsu fakultātē, lai arī mūsu enerģētikas studentiem būtu iespēja apgūt šīs ļoti svarīgās praktiskās iemaņas. Bija dzirdēti stāsti, kā ārzemēs būtisks ir praktiskās iemaņas un praktiskās nodarbības, kas māca izprast, ko tu mācies izprast nozari, bet pie mums, diemžēl, tas nav tik izplatīts. Tā kā tas pie mums nav tik izplatīts, es nolēmu, ka to vajadzētu mainīt. Studentu iniciatīvas fondam mēs pieteicāmies rudens semestra sākumā. Pieteikšanās bija relatīvi vienkārši, jāuzraksta pamatojums, apraksts. Ņemot vērā, ka projekta doma ir laba, nebija liela problēma dabūt finansējumu. Šī nauda mums tiešām palīdz. Studentu parlaments ir vieta tavai izaugsmai. Ja nebūtu studentu parlamenta akadēmijas, nebūtu radies arī šis projekts. Un zīlniece tev saka, viss ir iespējams. Un grāmatā tā raksta. Un rītī klaigā pīles, viss ir iespējams.